Ir finansiālais kredīts, par ko visi zina un visiem ir. Un tad ir emocionālais. Ir finansiālais kredīts, par ko visi zina un kas visiem ir. Un tad ir kredīts, kurš visiem ir, bet reti kurais zina. Un tas ir mūsu emocionālais kredīts. Un manuprāt, izskaidrot to caur finansiālu kredītu perspektīvu ir nenormāli viegli saprast. Tad, kad mēs nervu sistēmai iemācam noglabāt mūsu emocijas mūsu enerģiskajā laukā, tas ir kredīts. Un kā tad mēs iemācam nervu sistēmai to noglabāt, ir tad, kad mēs iemācam viņai nesajust tās emocijas. Tad, kad mums ir notikusi kaut kāda situācija, ir notirots zemes emocijas, un tu taisno no viņām beidz. Un jā, tu nezināji labāk. Tu tiki pieprogrammēts tam. Tā vienkārši kādreiz rīkojās. Un ir tīpaši džekiem. Džeki emocijas nejūt. Ne? Un tas ieiet iekšā tavā esencē, un tu ieglabā nervu sistēmā programmu, kur mēs nejūtam emocijas, mēs viņas uzreiz noglabājam un bēgam no viņām un izliekamies, ka tur vairs nekā nav. Un tā bēgšana ir kā SMS kredītā vienkārši samaksāt, lai tu var pārcelt maksājumu uz nākamo mēnesi. Jo, ja tev ir tik liels emocionālais kredīts uzkrāts, tev pietiek tieši priekš nākošā maksājuma. Un tāpēc dzīvē ir viss tik smagi. Tāpēc neko negribās darīt. Vai arī bišķiņ gribās, ir tā motivācija, ir tā deksme, bet tad kaut kas dzīvē notiek un viss, un pazūd tā motivācija, pazūd tā deksme, nafig, viss gribās mest malā. Tas ir tāpēc, ka tas kredīts ir pārāk liels, viņš ir uzglabājies, tu nevari veikt to maksājumu, un tavas emocijas visu laiku ir pa zemi. Un kā mēs zinām, ja tavas emocijas ir pa zemi, tava vibrācija ir ietekmēta, dzīvē viss liekas smagi, tev ir negatīvs brilles, tur viss ir tumšs, viss ir grūti. Tu pat nesaproti, kas nafig notiek, bet tev vienkārši emocijas ir lejā. Tāpēc mans risinājums ir pārprogrammēt to nervu sistēmu. Parādīt viņai, hei, izjust emocijas ir ok. Jā, varbūt tajā brīdī matceļās stāvus, uz pieras vēni izspiežās, gribās kādam pateikt kaut kādu smagu vārdu, vai varbūt iesist, kas ir totally ok. Pateikt kādu smagu vārdu, iesist nevajag. Jāiepauzē. Bet taču uzņemties atbildību varbūt atvainoties, kad tas notiek. Nevis atkal samaksāt tu ikmēnešu maksājumu un izlikties, ka tas nekas nav noticies. Tā nevajag. Iemācīt nervu sistēmai sajust tās emocijas, izjust viņas. Starp citu, tev pietiek tikai 90 sekundes izjust viņas un tu viņas palaid vaļā. Bet lielāko daļu cilvēku viņi vienkārši izjūtās emocijas un uzreiz ķerās klāt pie kaut kāda distraction, telefons, dators, televizors, porno, uzkurī, iedzer, nostrādājās vienkārši bez savas jēgas, vai varbūt vienkārši pat taisno laiž atvaļinājumā, kas arī ir vienkārši maksājums, lai tu vari maksājumu pārcelt uz nākamo mēnesi. Tas nav veids, kā tu atdod kredītu. Tagad ķeramies pie atdošanas, jo pietiek no tā maksājuma uz to maksājumu maukt. Tas ir nogurdinoši, tas ir grūti, un tas tev zemapziņas līmenī ļoti bloķē no tā, ko tu vēlies savā dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka padomā, ja tev tā krūzīte ir pilna, notiek minimālākais triggers. Tu sprākst augšā, tu esi reaktīvs, kas tev dod to nepārliecinātību sevī, kad ja nāks lielākas grūtības, nāks lielākas problēmas, kas starp citu ir tad, kad tu ej pēc lielākas dzīves, kur tu pelni vairāk, palīdz vairāk cilvēkiem, būvē to finansiālo brīvību, tu dzīvo brīvā gan finansiālā situācijā, gan arī lokācijas ziņā, tur būs jāiet cauri grūtībām. Un zemapziņas līmenī tu to spied uz priekšu, jo tu zini, ka tu ar to netiks galā. Tāpēc, ka tu zini, ka tu esi ļoti reaktīvs, bet tas reaktīvums nav tāpēc, ka tu esi saplījis, tas reaktīvums nāk no tā, ka tev vienkārši ir milzīgs kredīts, kur tu neesi nomaksājis.
un jāsāk maksāt. Tad kas tev ir jādara? Pirmkārt tev ir jāieprogrammē nervu sistēmā to, ka izjust emocijas ir ok. Lai tad, kad atnāk tās emocijas, viņas nevis tev krājās kā nākošie kredīti, bet tu viņus uzreiz nomaksā. Atnāk emocija, tu uzreiz nomaksā un palaižās vaļā. Un tad paralēli tev ir jāsāk līst iekšā tajā lielajā kredītā, kurš ir uzkultivējies. Un viņš jāsāk ir nomaksāt. Un tur ir daudz dažādi instrumenti, un pirmais no galvenajiem instrumentiem, ko mēs visi e-player daram, ir mūsu journalings, kur mēs ejam iekšā un uzdodam sev jautājumus, kā kas ir tas mans emocionālais kredīts, kurš man šobrīd spiež. Ir tas viens kredīts, kas visu laiku, ka man tas ir jānomaksā finansiāli, tāpat tev ir ar tām emocijām. Tu tikai varbūt gribi to nākošo līmeni tajā bizītī, bet varbūt attiecībās kaut kas nav kārtībā. Tu varbūt gribi tās attiecības, bet tu neesi sakārtojis sev finansiāli vai fiziski, un tās attiecības tikai spiežās uz priekšu. Tāpēc uzbrūc tieši tam kredītam, kas tev tā kā raisa vislielākās emocijas un kurš tev ir jānomaksā tūlīt un tagad. Sāc viņus nomaksāt. Jo te ir tā lieta, kā tu viņus nomaksā? Caur apziņu. Apziņa ir viens no spēcīgākiem instrumentiem, kas tev palīdz ieraudzīt, pirmkārt, cik liels bullshits ir tas, ko tu esi uzveidojis tajā prātā, un otrs, tā apziņa vienkārši tev parāda to, cik īstenībā tas nav nemaz tik traki. Un tu vari tajā pašā brīdī, kad tu ieraugi to tavu emociju, tu viņu uzreiz samaksāt, tu vari viņu uzreiz palaist vaļā. Jo tev varbūt kāds kaimiņš, draugs, kolēģis ir izbasījis, varbūt kāds kaut ko pateicis, kur tu esi aizvainots, varbūt tev ir kaut kāds bailes, par ko tev vispār nevajadzēja būt baidīties. Un tu sāc lēnām tās emocijas palaist vaļā, un tu to kredītu maksā, un tas kredīts pazūd. Kas notiek tad? Tavu nervu sistēma strādā brīvi. Tu vienkārši nāk situācijas, nāk triggeri, un tu čiliņā viņus laid prom. Atnāk, un tev pofīgi, tu vienkārši slīd caur dzīvi, tu viņš ir risini, un tev ir uzvilcis pozitīvs brīlis, jo tu vienkārši augstāk vibrē. Tev vairs nav tas zemais emocionālais kredīts, tas ankurs, kas tev rauj uz leju. Tu vienkārši mauc 3 grādus virs negativitātes. Jebkas, kas tavā dzīvē notiek, tev ir pilnīgi chills. Tu zini, ka tas viss ir part of the process, tas būvē tev tikai, jo nervu sistēmā tagad tu esi ierakstījis to, ka izjust emocijas ir droši, kur pirmkārt tu esi palaidis vaļā to programmu, kur tev iemācīja to, ka džeki nejūt emocijas. Ne? Tu esi palaidis to vaļā, tu čiliņā mauc, un skaties uz priekšu, tev būs grūtības, tev būs problēmas, un tev nav bail. Saprot, tas ir part of the process. Saprot, ka tu esi dzīvs, jo tu jūti savas emocijas. Un tā ir tā lieta. Pirmkārt jau, mēs negribētu dzīvi, ka tikai mēs esam tajās augstajās emocijās. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nenovērtē tās augstās emocijas. Mēs novērtējam tās augstās emocijas tikai tāpēc, ka mēs esam izmučījuši caur sūdiem. Ka mēs esam tikuši caur tiem sūdiem, nonākuši tajās augstajās emocijās. Tāpēc tas ir tāds kā risinājums, brīdinājums. Hei, varbūt tu esi sakrājis pārāk daudz emocionālu kredītu un laiks ir varbūt to nomaksāt. Un risinājums ir izveidot apziņu par to. Pirmais – journalings. Otrais – tev ir vajadzīgs cilvēks, kas no malas ar tevi izrunā par to, sadzird tās tavas problēmas un tās grūtības, parāda tev to stāstu, kas tev tajā prātā griež un sēdina tavas emocijas. Un trešais – tad varbūt somatiskā elpošana, kur tu atlaidi tās dziļās emocijas, kur tu nemaz nezini, ka viņas tev tur ir iekšā, kur tu palaidi viņas, izelpo viņas ārā un esi brīvāks. Pats galvenais, ko es teiktu, ir saprast to, ka tu neesi saplīsis. Tev viss ir kārtībā. Tikai tev ir jāizveido apziņa par tām emocijām, kuras tu esi noglabājis, kuras tu velc sev līdzi, kuras tev sen jau bija jāatlaiž. Un dzīve paliks skaistāka. Uzvilks tās pozitīvās brilles, viss būs krāsaināks, būs daudz motivētāks, enerģiskāks, būs iededzies un būs lielāka vēlme pēc vairāk. Tāpēc uzdod sev jautājumu, kur ir mans lielais emocionālais kredīts un sāc atdot tos maksājumus. Beidz maksāt to ikmēneša maksājumu, lai tu paspiest viņu uz priekšu. Nebeidz no tā, lien viņā iekšā.